Skatos te gaisa filtru Tiguanam un man nedaudz pārsteidz šis teiksim, tas diapazons, kādā var iegādāties to gaisa filtru, teiksim, kaut kāds JPN gaisa filtrs. Maksā €97, un tad tas, te ir tās cenas kāp, šitien forši, protams, kad ir ļoti milzīgs piedāvājums, bet tas tā. Un tad ir tā pazīstamā daļa, teiksim, visi tur Knecht un man, un tā, un tie kaut kur, principā, neskaitot Pipercross, teiksim, normālai filtri beidzās kaut kur ap €14. Un tad tas milzīgais diapazons no €2 līdz 14, un liekas vienkārši, cik ļoti tam filtram reāli ir jāatšķirās. To jau neviens patiesībā sakot nezina. Teorētiski, protams, pērkot to krūto filtru, tu vismaz kaut kāda nosacīta garantija ir, kad viņš būs normāls, bet jā, būtu interesanti uzzināt, cik viņi reāli tiešām ir uz to filtrācijas spēju. Te īstenībā stāsts, protams, ir ne tikai par filtrācijas spēju, bet arī, piemēram, par šo te blīvējumu, cik viņš korekti izveidots un tā tālāk, bet saistībā ar degvielas filtriem ir tāda ukraiņu dīzeļu remonta tāda firma, ka viņi dīzeļu aparatūru un viņi tur testē tos degvielas filtrus, diezgan interesanti. Viņiem ir atstrādāta kaut kāda tehnoloģija, kā viņi var noteikt, cik mikronus viņš laiž cauri. Un tur nebija tik viennozīmīgi, ka dārgais bija labs un lētais slikts, un tur pa oriģināliem bija interesanti. Teiksim, tāds vesels video bija par šo tēmu, jā, bet ļoti plašs tas klāsts, godīgi, nezinu, tie kaut 20 varianti, man liekas.